Es domāju, jebkura investīcija, kas ienāk Latvijā, sevišķi no Centrāla Eiropas vai arī no Amerikas, piemēram, ja, kur ir jau kaut kādas kompetences, kas ir izcīnījuši kaut kādas lietas un nostabilizējušas tirgu, tas dod mums arī tādas pilnīgi vēl cita atsevišķi, vēl citas, zināšanas nāk no pilnīgi citas, kompetences vai virzienu. Jo mēs, šeit uz vietas Latvijā, darbojoties, mūsu zināšanas ir ļoti augsta līmeņa. Ne tāpēc, ka mēs starptautiskā zinātnē sadarbojamies, bet ja nāk jau no industrijas, tas ir vēl viens cits skatu punkts, kas var stiprināt arī mūsu, konkurēt spēju vispār kā Latvija arī, gan ar kompetencēm, tas ir viens, tas varētu ieinteresēt arī citas industrijas, kas nāk tiekšā, un otrs arī mums arī celtos cilvēku, es teiktu, kompetenci, līdz ar to arī viņu, veikt spēju. Es domāju, ka es esmu pārliecināts, ka ne tikai R&D, bet es teiktu tā, ka šādas, rūpnīcas un arī industrijām sadarbojoties, miedarbojoties un atrodot sadarbības modeļus ar universitātēm tikai jēgpilni. Bet sevišķi ne tikai, es teiktu, studentu līmenī, kad notiek šis apmācību process, vai palīdzēt saprast studentam, vai viņam vairāk interesē zinātne, vai viņam vairāk interesē, industrija. Tas būtu tā kā viens aspekts. Ja? Tas patiesībā dod arī iespēju augstāk vai dziļāk, augstāks rauds zinātnē, tikt arī komercizētai, nonākt arī industrijā, kas dod atkal automātiski kaut kādu šo attīstību, kas ir, es teiktu, arī ļoti svarīgs elements, ne tikai, kā saka, zinātnē un industrijai, bet arī kopā Latvijai, jo jebko, ko mēs spēsim tātad no zinātnes komercē pārvērst vai ieviest kādā no industrijām, pat ne tikai bet jebkurā industrijā, sevišķi, jo augstāks rauds zināšanas, jo patiesībā lielāka konkurētspēja Latvijai būs.